domāju, ka mums nevienam vairs nav jāpierāda, ka pastāvīga mācīšanās un attīstība ir viena no svarīgākajām mūsdienu laikmetu kompetencēm. Mēs varam mācīties jebkurā vecumā, un ir svarīgi pat mācīties jebkurā vecumā, jebkurā nozarē tas ir svarīgi, un jebkurā organizācijā. Pieprasījums pēc mācīšanās un kompetenci attīstības ir milzīgs. Un arī piedāvājums ir liels un varētu pat teikt vēl lielāks kā pieprasījums. Mēs varam mācīties gandrīz par jebko, jebkādā veidā, pat braucot pie autostūras, un arī varam izmantot mākslīgā intelekta palīdzību mācību procesā. Un šajā mācīšanās pārbagātībā gan atsevišķiem individiem, gan arī organizācijām ir ļoti svarīgi, ka ir skaidri atskaites punkti vai orientieri, ko mācīt, ko mācīties, lai mācīšanos no tādas varbūt haotiskas darbošanās un izvēlēm starp to, ko piedāvā vai mācīties visu, mēs patiešām izvēlētos to, kas ir svarīgākais. Un šeit savu nozīmi iegūst kompetenci modeļi kā instruments, kas palīdz pieņemt lēmumus, ko mācīt, ko mācīties un atvieglo mācīšanās procesu. Taču pieredze rāda, ka praksē kompetenci modeļi nereti nepalīdz, un tie varbūt pat ieguļas mapēs pie personāla vadītājiem vai pie vadītājiem, daļvēļ, ka tie ir pārāk sarežģīti, vai dažkārt tie ir arī pārāk vispārīgi, un tā vietā, lai palīdzētu pieņemt lēmumus, ko mācīt un mācīties, tie neatvieglo šo procesu. Tāpēc mācīšanās konferencē, balstoties uz gandrīz 30 gadu pieredzi gan publiskajā, gan privātajā sektorā par kompetenci modeļu veidošanu un izmantošanu, es dalīšos pieredzē, kā veidot tādus kompetenci modeļus, lai tie būtu dzīvi, lai tie būtu izmantojami, nevis tikai pareizi uz papīra. Tiekamies pavisam jau drīz, 19. februārī mācību konferencē.